Čau, mīļie! Man ir saulīte spied iekšā pa logu, un es mazliet varu paslēpties aiz loga. Šajā brīnišķīgajā, šajā dievišķajā dienā. Pirms dienā es vienkārši ienācu, lai aprunātos ar jums. Tā saule spīdēs man virsū, viņi noteikti kaut kur pazudījušies. Viss sava filmēšanas statīva. Tam vispār nepievērsiet uzmanību. Es vēlos aprunāties ar jums. Es vēlos mazliet padalīties ar jaunumiem. Es vēlos caur to, ko es šodien nodošu, iedvesmot, varbūt kādu iedvesmot, motivēt, ieraudzīt savādāk, sajust savādāk. Man ir piefiksēts uz lapas manā kladē šī video tēmas, ko es vēlos šoreiz, kam es vēlos pieskarties, bet ja es eju plūsmā, tad iespējams, ka no tā visa, varbūt, kad vienu tēmu mēs tikai apspriestu, un iespējams pat kādu citu informāciju vienkārši cauri translētu. Man ir uzrakstīts programmas prātā, man ir uzrakstīts YouTube, man ir uzrakstīts slēgtas grupas, man ir uzrakstīts meditācijas, man ir uzrakstīts iedvesmot, un man vēl ir pieminēta emocionālā inteliģence. Par cik, varbūt aiztaisīšu acis, un es gribu, lai man tā saule spīd virsū, ja man ļoti, ļoti sasilda. Par cik ir tā, kad klausieties viegli, ja, kā vienmēr es saku, nepieķerieties pilnīgi nekādai informācijai, paņemiet tikai vienīgi to, kas ar jums, ar šo ten iekšējo sajūtu rezonē. Esiet pieņemšanā, ja pieslēdz gadījumā prāts, un viņam liekas, ka viņš ir baigais gudrinieks, tad mazliet paiet nost un tādā tā kā novērotāju pozā vienkārši sajūtiet. Jūs varat arī neskatīties, jūs varat vienkārši ielikt austiņas austīs, uztaisīt jau garšīgu tēju vai kafiju vai kaut ko, kur jūs jūties komfortā, iekārtoties ērti. Lai tas ir tāds tā kā apziņu paplašinošs meditatīvs ceļojums pretī katram pašam jums pie sevis, pie savām tām iekšējām sirds mājām. Lai kaut kas jauns notiek, lai kaut kas jauns dzims, lai kaut kas jauns rodās, lai notiek kaut kas interesants, notiek vislabākais. Es turpinu. Par cik ir noslēdzies ļoti skaists, ļoti svētīts un svarīgs posms, lineārā laika gadi, manā šajā cilvēku dzīvē, kādā ziņā es esmu izgājusi un atsējusi, es gribu teikt gandrīz visus šos te karmas mezglus, kas attiecās pret ne tikai mani, bet visu man dzimtu. Man tiek dotas šādas tā kā, dzirdiet to viegli, tiesības, rocība, veidot kaut kādu veidu tā kā grupu, kurā es aicinu cilvēkus, tie, kur sajūt, ir temats, ko es vēlos nodot. Tas ir saistībā ar dziedināšanu, tas ir saistībā ar dažādām tēmām. Iespējams, šīs tēmas es arī sarakstīšu, nodošu un izlikšu šeit, lai jūs piefiksētu, lai jūs sajūtat, kas būtu tās tēmas, kuras jūs vēlaties dziedināt, kurās jūs vēlaties iet iekšā. Man pavadoņi man saka, ka man ir jāiemācās prasīt. Man ir jāiemācās ņemt. Ja, man nav šīta faila, godīgi man nav šīta faila. Tāpēc, kad
Ja es atskatos uz visu savu pieredzi, tad tas cilvēks, kas vienmēr man deva jebko, fiziski, emocionāli, materiāli, tās bijusi es sev. Ja tāpēc, kad tā darīja un dara arī mana mamma, tā darīja arī mana vecā māte, iespējams, ka tā darīja arī mana vecvecmāte, jo viņas ir enerģētiski ļoti spēcīgas sievietes, bet pat cik tas viss ir ieraudzīts, atstrādāts un arī dziedināts, sāk notikt arī atbalsts no šīs dzimtas ar tādu iedrošinājumu, kad man tas ir jāmācās no nulles, kad es tātad piedāvāju, vadu, notiek procesi, un par to es saņemu kaut kādu veidu ziedojumu, kaut kādu veidu pateicību, jo godīgi tā ir tā lieta, kuru es neprotu, jo tāpēc, ka es nevienam nekad neko nelūdzu. Un ja es šeit jau izveidoju apakšā šo te uzsauktu kafiju, un tie, kas patiešām vēlas, kuriem atsaucās, kur ir daži cilvēki, kas man seko līdzi jau no pašiem sākumiem, jau iepriekšējā profilā, un kad viņi ir ļoti, ļoti sajutuši un pamanījuši. Un pat grūti par to runāt ir. Kad ir notikusi kaut kāda dziedināšana, kad ir notikušas izmaiņas, kad es nekad arī neatsaku, jo tāpēc, kad katrs cilvēks, kad atnāk ar kaut kādu veidu jautājumu, es saprotu, kad atbildot uz šiem jautājumiem, es kaut ko arī pati sevī atsienu vaļā, es kaut ko dodot, es arī enerģētiski ļoti daudz dziedinu pati sevi iekšā. Bet tagad ir nākošais līmenis, kad šai tie pateicībai enerģētiski, jo katru reizi, kad es nododu vēstījumus, man pēc tam tā kā viņi pieņem to, kad es esmu ļoti ar atvērtu sirds centru un tādu pārāk daudz dodoša, ja? Bet citreiz viņi man arī bar par to, kad es nelūdzu pareizu enerģijas apmaiņu, un es to mācīšos jaunajā gadā, tāpēc, kad es gribu izveidot arī citās platformās sevi, ja? Noteikti YouTube iešu iekšā, un es vēlos, lai pievelkās tie cilvēki, lai pievelkās tās dvēseles, lai atnāk tie, kuriem šī informācija, ko es nododu caur sevi, kuru es arī arvien vairāk un vairāk un vairāk sāku ieraudzīt un tai noticēt, jo tāpēc, kad ļoti ilgu laiku man tas bija tāds tā kā, es sapratu, kad iekšā ir, bet kad fiziskā pasaulē tev fiziski cilvēki pārsvarā ir visu laiku teikuši, ka tu ir nepareizi un ka tu atkal lien tur, kur tev nevajag. Un tas nav nekāds pārmetums vairs, es to esmu jau pieņēmusi. Kad bija ļoti, ļoti jāpaļaujas uz šo iekšējo intuīciju, uz šo iekšējo dievišķo plūsmu un jānotic sev atkal un atkal un atkal pēc katra šī pakāpiena. Un es vēlos paplašināties, es vēlos izplasties, bet tas nebūs skaļi noteikti, tas būs ļoti ar tādu ļoti emocionālu iekšējo, es gribu teikt tiešām inteliģenci, tāpēc, kad es vienmēr esmu bijusi ar tādu pietāti, es vienmēr visiem cilvēkiem, kuros es redzēju, iespējams un redzu, kad nav tas redzējums un nav tas gājums iespējams. Tā kā dvēseli izvēlās, ja, kad viņiem patīk sarežģīt un viņiem patīk cīnīties un kontrolēt un viņiem liekas, ka viņiem tā ir jābūt vai ka tas ir viņu, kad es nekad
neiejaucos, ja man nejautā. Es redzu ļoti daudz par ļoti daudziem cilvēkiem. Es redzu, kāpēc es tieku atsūtīta, es redzu, ko es atrasinu dzimtās. Es redzu, ko es nonulēju, es redzu, ko es atveru, ko aktivizēju, ko dodu, ar ko dalos. Un uz priekšu, lai tas paliek tāds mans veselīgais egoisms, es runāšu par to skaidrāk, tiešāk, drošāk un vēl atvērtāk. Jo tāpēc, kad šī informācija, kas man tiek nodota un kas atskatoties godīgi, tā nav kaut kāda veida lepnība, nav manī šī. Manī ir ļoti piezemēts, sazemēts šis te redzējums attiecībā pret to, kad nevis es daru to visu, bet caur mani to dara. Un tur ir milzīga pateicība, tur ir paklanīšanās līdz zemē, tur ir sēdēt uz ceļiem, tur ir pateikties, tur ir ļoti liela tiešām pazemība un cieņa un milzīga beznosacījuma mīlestība, kad tas caur mani plūst, kad es to spēju nolasīt, kad es to spēju nodot un kad es to spēju mainīt cilvēka gājumu, lai ātrāk, iespējams, viņš sāk iet pa savas dvēseles ceļu. Un nē, tas nav viegli nevienam. Bet tā ir izvēle, ko katrs turpmāk uz priekšu var izdarīt tikai dēļ sevis. Šīs te grupas, kuras es vēlos veidot, kurās ir cilvēki, viņas ir slēgtas. Tie ir tādi tā kā, es gribu viņus saukt enerģētiskie kursi, kuras savā laikā arī pati piedalījos, ejot cauri un ļoti daudz sevi atverot, aktivizējot un dziedinot un ieraugot, transformējot. Es vēlos, un es esmu gatava, man arī to saka, tāpēc, kad ļoti daudz apzināts, ļoti daudz iziets, atrisināts, atsiets un dziedināts. Tāpēc ir tāds ļoti skaists, jauns, tīrs, spožs un mirdzošs pakāpiens, uz kura es kāpju jau ar tādu iekšēju vairāk lielāku pārliecību par to, ko es caur sevi dodu, ko es translēju, ko es pienesu. Un es zinu, kad es nonākušu arī līdz, un arī te rāda, līdz tam brīdim, kad es ļoti, ļoti vēlos rakstīt grāmatas. Un es zinu, ka es to arī darīšu. Iespējams, ka man vēl enerģētiski caur savu enerģiju ir jāsavāc šī pieredze, lai tas ir mazliet, tad, kad es esmu jau lineārā laikā vecāka, kad ir pieredzēts viss tas, ko es kā cilvēks un es kā enerģija un es kā pavadonis vēlos šeit, šajā inkarnācijā pieredzēt. Un tas noteikti ir pieskāriens un pieskārieni ļoti daudzu dvēseļu, cilvēku dvēselēm. Daloties tajā, kas ir cauriets, kā, kur, kāpēc, lai ir vieglāk ieraudzīt, lai ir vieglāk sajust, lai ir lielāka skaidrība, tīrība. Es domāju, šajās grupās arī tur, kur pievilksies šie cilvēki, noteikti varēs uzdot savus jautājumus. Tur notiks arī atbildes. Tas viss notiks par pateicību fizisku,
Es sagramošu šo. Sagramošu, kad to, ko caur mani translē, ka tam ir vienkārši vienāds laiks. Es iemācīšos palūgt, es iemācīšos saņemt. Un jūs man to iemācīsiet. Šajā vēstījumā es arī vēlos, šī enerģija vienkārši cauri iet, ir tāds miers, tāda pieņemšana. Man nav šajā gadā pilnīgi tā kā savādāk, kā ir sarkanie datumi, ir decembris un ir kaut kāda veida svētki. Tas viņus atceros, ka tad, kad es biju maziņa, tas bija pavisam savādāk. Un nav vairs šodien, ko ar to salīdzināt, tāpēc, ka notiek evolūcija pilnīgi visā. Bet, ja ir šī iekšējā sajūta, ka jūs patiešām vēlaties svinēt, sviniet. Ja ir sajūta, ka jūs vēlaties būt vieni, esiet vieni. Jūs vēlaties, kad lai ir miers, vai lai ir šis te piepildījums, pamēģiniet varbūt apsēsties, aiztaisīt acis un aprunāties ar sevi, aprunāties ar augstāko, kas plūst caur jums. Sajust šos pieskārienus, jo tikai tad, kad ir atsieti ļoti daudz šie karmas mezgli, kurus katrs šeit ienākot, acien vaļā, tikai izejot pēc savas iekšējās tādas dvēseles gudrības. Un jo vairāk jūs viņus acieniet, jo brīvāk jūs topiet, jo vairāk notiek šīs atbildes, jo brīvāk jūs skatāties, jo vairāk tiek dziedināts, izprasts, saprasts, atlaists, ieraudzīts. Jūs topat brīvāki savā rīcībā, savās izvēlēs, tajā, kur jūs izvēlaties iet, kur jūs izvēlaties pieredzēt, piedzīvot. Un tā kā es jūtos tagad, šajā 2025. gadā, es neesmu nekad jutusies tā. Tas viss ir tikai vienīgi pateicoties tam. Jūs ejat savas dvēseles ceļu. Iedvesmojiet, motivējiet sevi, izvēlieties sevi. Dariet to, radiet to, kas jums patīk. Un tad, kad arī man uzdod jautājumu cilvēki, kas tad ir tas, kas man ir jādara, jūs nonāksiet līdz tam, kas jums ir jādara, kas patiešām ir tas, kas atsaucās ļoti, ļoti sirsniņā, kur acis spīd un kur gribās un ko gribas darīt un kur gribās atrasties tikai tad, kad to daudz šie uzdevumi, kas ir uzdoti, šie mezgliņi, kas ir jāatsien, kad jūs tos atsiesiet, jūs ieraudzīsiet caur tādām cilvēcīgām sāpēm, caur cilvēkiem, kuri jums saka, ejiet savas dvēseles ceļu. Un caur visam tam jūs ticēsiet sev. Ticēsiet arvien stiprāk par katru reizi, kad jūs pazemeni jūs ticēsiet sev arvien stiprāk un stiprāk un spēcīgāk un spēcīgāk. Jūs teiksiet sev jā, tāpēc, kad jūs paši izvēlējāties šeit būt, šeit atrasties tieši šajā laikā. Tā ir dāvana. Katru rītu pamosties ir dāvana. Katru rītu atkal pieredzēt ir dāvana. Katru dienu sajust ir dāvana. Bet līdz tam ir jānonāk. Un mēs iesim kopā. Mēs iesim roku rokā.
Es noteikti uztaisīšu arī video vai ierakstu, kurus publicēšu kaut kādu veidu tēmas. Un jūs varēsiet runāt un komentēt un dalīties un rakstīt un brīvi pret to visu attiekties, jo jūs vairāk dalīsieties, atvērsieties, runāsiet. Jūs vairāk dziedināsiet sevi, jūs vairāk tuvosieties sev. Tāpēc, mīļie, lai sirdsilds, patiess, īsts, mīlestības un gaismas pilns šis viss laiks. Noslēdzās ļoti daudz. Pats šis gads ir tāds noslēguma gads, patiesības un taisnības gads, un nākošais gads. Mēs ejam iekšā kaut kādā jaunā enerģijā, jaunā sajūtās, jaunā pieredzē, visā jaunā. Un tas ir ļoti intriģējoši, magnētiski un dzīvi. Paldies, mīļie, lai saulīt spīd šodien katrā. Esiet sev, sajūtiet sevi, esiet pateicīgi, apķeriet sev, samīļojiet.